Sen zooloģiskajā dārzā nav atklāti jaunas mītnes, jauni kompleksi. Pavisam sen, kopš šī gada vasaras, kad tika atklāts lielais valis vecajā ziloņu mājā. Un tāpēc, protams, no šādiem pasākumiem mēs esam mazliet atradinājušies un, protams, tās emocijas ir ļoti augsta vilni. Un, protams, pirmajām vārds Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājiem Rolandam Greiziņam. Tas nav lietus, tās ir priekrasāks. Augsti godātais ministra kungs, augsti godātais mēra kungs, godātie deputāti, pārējie viesi. Man ir tas lielais gods jums paziņot, ka Rīgas zooloģiskā dārzā ir jauna žirafu māja un arī žirafes. Ir piepildījušās zooloģiskā dārza cerības, apmeklētāju lūgumi skatīt žirafes. Tas ir piepildījies. Tā kā es ļoti ceru, ka Rīgas dome pieņems tos pēdējos gala lēmumus un mums uz 100 gadu jubileju būs ko atklāt, tātad un Rīgas zoodārza atgriezīsies arī ziloņi. Tā kā apsveicu svētkos. Paldies, un kamēr Veļoņa kungs attiec tai pantai otrā pusē, es aicināšu Intu Langi, kas ir zooloģiskā dārza Nagaiņu nodaļas vadītāja, galvenā žirafu priekšniece, izsniegt galveno darba instrumentu, arī apējot riņķī. Apējot riņķī, tā nav smuki. Vai te blankumainas? Nu, Roland arī. Lūdzu, pieturēt galus. Aplausiem skanot, lenta tiek pārgrieztā. Tā būve. Nu tad palūkšu Veļoņa kungu un Birka kungu atbraucīgi vērt tās durvis vaļā. Kuram? Man ir 2000. 17. Te pavisam principā mums ir tas silts. Vietēji pilnīgi 14. Rothšilda žirafe. Beidzot ir klāta Rīgas zooloģiskajā dārzā. Rītdien 10:00 arī publika nāks apskatīt žirafes.
arī rīt. Tā kā urā, aplausi žirafiem, kas izturējuši šo ģenerālu mēģinājumu. Bet es tomēr no sākumā tikai pie kājiņas. Es atvainojos, tūlīt mani pielaboja. Jā, rīt 11. Tāpat kā tropa māja. Nu, šī arī ir tropa māja, tad 11. būs atvērta žirafu māja apmeklētājiem.